Jūs noteikti atceraties mūsu pirmo sēriju, kur Reinis un Gats uzdāvināja mums E36 kompotu un Reiņa Nissan. Nissans mums jau ir izjauktas skrūvītais un jau ceļo tirdziņā. Šodien mums ir pienācis laiks ķerties klāt mūsu kompotam. Mēs liksim iekšā motoru un kārbu. Sveiks, draudzī! Vai te mums nav jābrauc uz pacēlā, nevis spotiņā? Pasties, vai es tur BMW nebraucu uz. Okay. Līdz atdurās un tad vesela mašīnas korpus. Jā, līdz atdurās. Un tad vesela korpus. Jā, tad 20 ceņus priekš. Nē, bet mums jau mašīna vajag iekšā dabūt. Mums tas boks būs, ja? Ja viņš nevar savu Opelu pabeigt. Jā, vēl tas būtu viņa Opel. Kas ir, Opels neledz, Šitam Opelam nav paredzēts laiks, bet viņš lēs šā. Kāds ir? Sēdies mašīnā. Kurā? Šitējā. Pirmais brauciens šito dambu. Es uztraucos. Es kaut kā uzsēdos. Uz Mr. Stropīns. Mr. Stropīns. Stropīnski ņem ārā. Stropīnski. Stropīnski met ārā un sēdies un tur bremzi. Nespēc sajūgt. Viņa nav. Viņi ir. Kas ir? Tur ir sajūgt pretī, tu vienkārši cilindram izspiedīs virzulīti. Es jau viņu kaut kad spaidīju. Ja mēs visi jau esam nokrāju. Tā, kroči, esmu sapīsis kaut kādu cilindrīti, dzirdējāt? Kroči, mēs tagad tu, pis pirmajā, pis otrajā, hidra, mauc. Man sanāk, vai ne? Es atceros prikolu to, ka mums aizmurē bija svaigas lampas, tagad viņas sasist. Motors, Es to nekad Armandam nepiedošu, bet es biju pārgurs, lai iebilstu vairāk par to. Ļoti ērti. Tas labi izskās, tā arī. Tas rīts nostājas. Tūlīt būs makeovers. Nice. Kā no rūpnīgi? Kaindi, jā. Bišķi uz drošinātājiem uzlaist, lai tu neaizmirsti, ka lozam ūdeni. Uis! Labi, nevajag operators stūrē. Strādnieki. Es atkal pieruļie. Strādās. Es viņam neteikšu, es nepalīdzēšu stumt. Viņam diez sanāks, bet pie sēžu. Izkrīt telefons. Viņam laikam nesanāk bez manī. Nu labi, skāpju ārā. Kā tad es tev taisnu stūri iebrauksim tur iekšā? Ieskrējāmies. Iztaisnojam. Labāk liekam 2,8 nekā 2 stūmēs. Tas būtu, jā, tas būtu gudrāk. Puiši cenšās. Kā mēs piepatīšu? Stūmējiem arī vajadzētu technical update. Bet es jau viņiem neteikšu to, ka es turu bremzes. Viņi ir domājās uz reduktoru. Nu labi, tā taisna stūra. Ieskrējāties, top speed. Es gan arī pirkstiņu izlauzu. Jo viņiem bez manīm sanāk. Nē, es jau šitā varu izklaidēties, nekāda vaina. Kuru šo? Ko es tev teicu par virzulīti? Kur virzulīt? Par to, ka nevajadzētu spiest sajūgu, jo tu izspiedīsi virzulīti. Nespied sajūgu. Tur ir sajūgs pretī, tu vienkārši cilindram izspiedīsi virzulīti. Piveriņu parāda viņam. Tur viss slikti ir, ja? Viņa vairs nav. To jau es izdarīju, man liekas, jau pirmajā dienā. Kaut kur aizsaulēja. Es zinu, Tu ķipa klačkiks taisīji? Jā, tieši tā arī bija. Good job. Bet klačkiki bija Es savā galvā gāju līkumā tā, ka man būtu V8 tur iekšā.
Armandīni. Esam šoku motoru, mēs varēsim sadalīt katram savu darbiņu, un tad nebūs nevienam jāstāv. Kā mēs motoru šodien dabūsim? Man ir plāns. Andrijs man neatbild. Mēs pieķējam motoru pie ķēdes. Ceļo. Mēs pieķējam motoru pie ķēdes. Paņemam garo lomiku. Žam zem ķēdes vai caur ķēdei. Atkarīgs cik liela posma ķēdei. Vienā pusē, divu otrā pusē. Un pāri pa galvam. Karoče. Mašīna mums stāv tur. Motors mums stāv tādā te konteinerī. Mēs esam 3. Motors ir viens. Kur Armands jau rāja, ka ir priecīgs, bet mums ir Jānis. Tā, ņems tajā galā. Kas var izmantot arī šo skrūvu? Tā, ja kas te komps ir apakšā, mēs viņam kaut ko virsū neuzmetīs. Nu, neuzkrīt pat. Šito skrūvu var izmantot tur, lai neaizslītu kaut kur projām. Nu, ja viņš tik tālu aizslīdēs, mēs viens tāpat viņu zemē nometīs. Jā, tā padodam viņam tālāk. Starp citu, jo tālāk, piemēram, uz tā ķēde uz to pusi, jo mēs vairāk svaru ņemam. Nu jā. Tīri fizika. Pagaid. O, tā. Paiet, lai es? Tu esi īss. Jā, es īsiņš. Labi, dod man nemokies. Tā, piepacel, savu galvu. Nu, pakat. Tīga tā, vienkārši. No, labi. Ivariņ, nāc pieturi motoru. Nāc pieturi motoru labāk. Jā. Viņš negāžās, tad mēs noliekam apūs. O, ļoti labi. Tā, tad gan pa vidu. Ķeķeķ pa vidu, draugs. Metru mēru atnes, man te līdz rokai. Cik pimps? 2,5 pipels no manas puses. Pusotra tikai no manas? Nu tāpēc jau tev būs jānes viss svars. Tā, vai mazāk rēc, vairāk nes? Tu jau pausti visu laiku taisi. Jo akmeņi nes sirnāja. Atcerās aluminija karters apakšā. Jā, Viņš viegli saplīst. Sarežģītāk nekā es biju iedomājies. Bet sāpīt uztaisīja. Andrijs būtu noderējis, ne? Andrīt būtu bijis dec kā noderējis. Andrīt, tev kā jaunam zekam vajadzēja vienam to motoru aiznes. Biomitī. Bet labi, palīgi. Darbiņš jāmīl. Tas jādara. Dzīve nav viegla. Jā, tieši. Paslepos viņu kaut cik, tad es vēlreiz domāju to pašu, jo viņš to pagriezis nepilnu apīt galvā. Viņš pagriezis. Un kartera ventilācijas trūpa, es jau... Kartera ventilācija mēs liksim vispār. Tad šitā ir puka. Labi, jo kurā gadījumā mēs varēsim iepravīt beigās. Visu. Bet labi. Ideāli. Ņumos. Kas tad vēl ir? Nu, mēs ņemsim nost kolektoru. To varam izdarīt tagad šeit, jo motor tā nav viegli. Ir, bembim ir. Nu, es esmu ņēmis normāli. Es arī esmu ņēmis bembim kolektors. Nē, te ar kolektoru te ir ilgs darbs un te ir bišķiņ jāpapēta, kā precīzi likvidēt to karterventilāciju, kā likvidēt visas tās liekās dzeses trubas. Nu, jo mums nevajag mazo ciklu vispār. Mums ir tikai lielais cikls. Tas nozīmē, ka tur kaut kādas, nu, tur kaut kāda ķīmija ir jātaisa. Kas vēl? Jā. Ten vajag. Liemezi? Sākās. Tā, lai netraucētu šitais, ja tā rūbas vadi. Viss kaut kā uz augšu. Jā. Relēji, tas tur ir vadi, šitais viss arī. Nekāda problēma nav. Jā, Ivariņ, mums opelēt paskrūvē. Apnikni šodien. Iedod papriecāties. Jā, izklaid beidzot. It's going in! Lai lielātāk bērniņām. Edgar, tajā pusē ir roka? Ķip? Nu, ok. Nē, nu uz ķepu viņš vēl neaizsniedz. Galvenais, lai kronšteini uz špirkām trāpa.
Es kaut ko tā caur kameru mēģinu trāpīt. Tā. Pagā, stop. Laižam tur jau. Ir man ir. Laižam. Tev jau virsū? Man ir iekšā. Iekšā man gals vēl ir augšā. Viņš slīd vienkārši. Vot tā laida. Jā. Jā, mierīgi. Ir. Apsveic motors priekšā. Kroči, tiekamies nākamā. Tos ir paņēmis pagarinājumā. Kāds soda? Cik Newtoni bija? 3? Visi? Visi pielietotie. Ivariņi iedod kaut vienu koku kluci, ko var piesūtēt motoru no mugurpuses. Gatavs? Par drošu motors skrūvēšanu. Man vajag redzēt, kuras lieku. Jā. Viņam bija jāredz, redziet. Protams. Tu atspēdīs to, ko negribās atspēdīt. Mēs skatītājiem parādīsim, ko Ivarīgs skatās. Pavēlc viņus savu pusbišķi. Jā. Ideāli, все, ir labi. Tagad laižam vaļā šito tas. Viss kārtībā. Tā kā bērni nomainīt motoru, nemaz nav tik grūti. Pasties, ir jau iekšā. Viņi ir par īsu, viņš saka. Es zinu šo to par izmēru. Viņš šitā ielēdzi? Nē, tu teici tā, ka tas ir. Tu teici, ka tas iepriekšējais. Bet nē, viņam īstenībā vajadzētu būt, jo tas taču tev kāds graizīs. Jo šitais ir tas pats savienojums. Viņš kā standartā visiem nāk tā viena trūda no turienes tehnikas. Šitajā mašīnā ir bijis motors, kuram jau ir noņemts tas mazais cikls. Jā, šitam motoram ir vēl tas mazais cikls. Šitā trūba ir tā pareizā, ko mums vajag atstāt. Šitais te jāuzbūvē kaut kas cits. Tur visu noravēsim līdz nullei un pajaunsvalcim. Labi, davai, Edgar, ejam pēc kārbas, lai var ceļot. Šakmeņnieks paņem ar vienu roku. That's what she said. Kārta nāk šī galā motoram, ja neviens nezināja, mācīties. Jā. Kā viņam ir? Viņam štai kārbai pienākās par ventilāciju? Viņam augšā ir tā savs ir. Ja redzi? Jā. Šitā aizējam citā kārbā, pastamies. Mums garžā. Šis tāds sūdiņš, tāds melns, tā kā vāciņš, tā kā reduktoriem. Tas ir tas pats, tikai šitien, laikam, mums taisīs šis triks. Ja es labi atceros. Tā arī ir izskatās, jā. Jā. Te šitā vietā ir tas tāds pipsīts melns. Vai tas ielikt oriģinālais domāt atpakaļ? Vai kečka, vai liksim vienkārši kaut kādu tvertnīti? Paņem skrūvu, kas ir pamēģinot ar izolu. Nē, aizvērt nevajadzētu. Tur kā var spiediens krasties, un tad tev var vienkārši saļņiks izspiest. Viņam kas vajag ir saļņiks? ventilēties. Blīvslēgs. Blīvslēgs. Jā, varētu blīvslēgu izspiest. Izspiest? Jā, reļas varētu izspiest. Nebaidies. Es jau nebaidies. Tu baidies. Jā, es baidos, ka varētu blīvslēgu izspiest. Jā, saļņiku. Tad mēs varētu uzlikt vienkārši kaut kādu tvertnīti, uz kur nopilt tā eļņa. Kāpēc tev nav mehāniķis stāji ceļot augšā? Es tikko par to domāju, ka mēs negribēju tā darīt, vai nav tas stereotips stulbis. Mums tā ir pirmā reize, ka mēs redzam vēderīšu tam brīnumam. Dabūjis spiedzi dzīvot. Izklausās vēl pēc metāla. Jā, nav tik lieta. Es domāju, kāpēc tu kā rokām strādā? Kalnu nemākam. Cimdu nav, bomži mēs esam. Redz, kārba vēl nav uzlikta. Bomāri. Šito pusi. Es jau visu laiku. Triks tāds. No. Kas tas ir? Sākumā pastāst, kas tāds ir mums. Diemžēl, šitais pagaidām mums ir 2 masas parāds. Kāds ir? Cik masas mums vajag? Vienu. Mums vajag vienu veselu. Pagaid, bet vai tad vairāk nav labāk? Vairāk naudiņas labāk, vairāk šajā sfērā. Zuzītes labāk. Šajā sfērā. Pēc tam mums vairāk zuzītes nāks skatīties to, kas noticis ar mūsu mašīnu. Jā, ka mēs būsim grāvī pasmieties. Jā. Kaut ko viņš pakustēs tikko. Jā. Nē, viņš vēl ir. Aizies. Mums cita nav. Jāliek to pašu. Un prikols ir tāds parīgajiem. Ja nemaldos arī šim tas pats, ka viņu savādāk nevar uzlikāt tikai vienā pozīcijā. Pēc šīta lielā caurumiņa maziņā. Lielā vai maziņā?
Liela mazuma? Viņš maziņš ir vispār, bet lielākais no visiem šiem. Kas atkal pa ģimenes strīdiņu te notiek? Cilvēks grib darīt to, ko nevajag darīt. Nu, tas skaidra lieta. Cilvēks grib darīt to, ko nevajag darīt. Pa ko jums iet runa parāda? Arnolds saka, ka mums jāuzmaina ir šīs te, ka kloķvārps, tas blīvslaiks aizmugurē daļā kārbas pa ātrumu. Te gan piekritīšu, diezgan svaigs izskatās. Nu, tieši tā. Te es gan piekritīšu. Mums ir pateikts to, ka viņu vajag mainīt. Nu, es saku, mums nevajag darīt to, ko nevajag darīt. Kloķvārps galvs. Šitien, ja būtu jau sečīs vai ko, tad ļoti labi varētu redzēt. Te visi pasties, visi svaigāks, mums vajag pagaidām, protams. Viņš stāvēs savs, jā, arī. Bet te var redzēt, ir blīvēm pazīmes, plus var redzēt, ka tās skrūs ir pajaunas. Un arī nesen skrūvēts, kur tās tieši baltņās sienīs, kas noslaup. Joši, mēs ar Ivaru apspriedāmies, Armand, dej dirst. Bet tu piekrīt, izstāsts svaigi. Izstāsts mainīts, jā. Nav puteklis bijis virsū no sajūga. Atcerās to, ka jauns būtīs būs, mums ļoti grūti uzdīt kārbu virsū. Es savu bērnu tā liku, bija tī grūti. Bet viņš, kad pabrauks, viņš tur piedils aizies un mums nomāk. Jā, bet tak viņi jaust, un tad Ivarīši tomēr saka, ka jaunam gultam nav pārāk viegli. Bet varbūt neliekam jaunu gultu. Jā, tur neliekam vispār neko. Vecais izstāst kā svaigs. Jā. Pārts. Fresh pārts. Kāds zina, kā ir pareizs virziens? Instrukcijā izlasīja. Iedobīta. Re, kur ir tapiņa. Re, kur ir tapiņa priekš iedobītas. Un Kaut kur tur? Nē, kārbē, re, kurš tā skrūvas vieta ir pagarināta. Viņš blakus, re, kurš tā iefiksējās, lai tev negriezos uz riņu. Pasties, cik labi redzu. Bērni mācamies. Mazāk redze, labāk guli. Tieši tā. Ko māma nezina, tas māmu nesāpina. Jesā. Māma redzēs pēc tam tikai smuko video. Video es piekrītu, nu ko? Smuko, Tie klaušāt izstāt, nē. Jā, bet labi. Labi iet virsū. Tāpēc, ka es satīrīju. Nodručīju. Iedomā, es uz pieredzību paņemšu. Tā, izspiedēs. Viņš sarkans paliks. Izspiedīši. Nekaitina Ivariņu. Mēs varēsim uzlikt daudz vienkāršāk, bez nekādām... Mascīnītis gāž lielus vēzumus. Jūs te ņirdi. Mazs vīriņš var uztaisīt lielu ēnu. Jā. Kā es nocīnījos ar savu 39. krašķotām kārbām un sajūgiem. Es reāli nemācēju neko. Vispār neko nemācēju. Es mācījos tās mašīnas. Uz reāli, kad 4 reizes ņēmu nost, es lieku virsū un nevaru uzlikt. Nesaprotu, kāpēc nevaru uzlikt. Es jau visu neatceros, bet es atceros, es biju sajūgu disku otrādi uzlicis. Zēns Ludīs. Es zinu, kā viņus var ārā dabūt ar baltmaizi. Ko? Ar baltmaizi. Zeļus? Gultni ārā ar baltmaizi dabūt. Nopietni. Stāst. Nu, kroči, tā doma ir tā. Es tev neticu, bet stāst. Kroči, tā doma ir tā. Tu iebāsti baltmaizi pa vidu, un tad tu vienkārši klapē ar kaut kādu skrūvu, kas ir mazāk diametra. Un tā skrūve ielien aizmugurē. Nu, tā maize ielien tur un izspiež ārā. Es reāli redzu, skatījos YouTube, kā puļītais tā ir. Visā tā trikā. Hidrauliskā maize. Kur tam sajūgam tas cilindrīts palika, nezinu? Kaut kur pie A7 rimī. Pa lielam tur ir 40 ņūtoni. Pa lielam. Pa mazam. 25. Nu, cik ar roku man sanāk? Pa lielam 40, pa mazam 25. Pa mazam ir pofīgi. Šitās kārbas nāca trīnim, vai ne? ZF bija 3 litrīgam. Nav jausmas. Pofīgi. Viņam bija derismu. Izspiedējis nedam. Viņam laikam ir centrāla ass. Nedaudz lielāka. Šitoreiz atgriezt. Un varēsim ņemt kārbu vēlreiz, kā minimums nost. Šitā tas pešķi mums strādā.
Vienkārši šis uzspiežās. Pievelkam viņu, velkot asīti. Viņš paplaši, vairāk sacietē šities visu, un viņš nu stāv pa vidu. Viņš mums ir smuki pa centru. Uzliekam viņu virsū uz parādu pieskrūvējam. Kad viņš ir pievilkts pilnīgi klāt, šit atskrūvējam ārā, viss. Varam likt kādu. Bez atspiedēja sūdu. Jā. Nu labi, nu varēsim tad pielikt viņu uz 2-3 skrūvēm to kādu pa diagonālu un miers. Viņš stāvēs. Viņam slodzi nekāda nav uz to brīdi, viņš stāvēs vienkārši kā tāds. Un, kad vajadzēs noņemt nost, pat noņems nost. Nevajadzēs ar 50 skrūvus skrūvēt garmalā. Pa diagonālu, 4. Starter galvenais pieskrūvēt. Starters, viņš jau nekritīsies salto, viņš var pat gulēt. Nē, ja mēs tiekam uz šķilšanai, lai var... Tad jau vieglāk būs tieši pieskrūt viņu tad, kad ir iepilst kokošanos. Nu, ja sliktākajā gadījumā, ja mēs neizdarām kā tagad. Jā, līdz šķilšanai ieplūdnieks taču jāmaņem būs. No, un tad mēs tad arī tur varēsim pielikt. Jā. Ir labi pievarīšu mehānismu. Paldies. Prieks dzirdēt. No meitas tā nedzirdēs. Labi pievarīšu mehānismu. Nu, nē, dzirdēs, tā, ka viņai būs sajūgs jāmaina, kaut kas sāks tiršķēt. Es starp citu, kad ņēmu šo sajūgu kopā ar motoru, es skatījos un tā domāju, tur to cinkoto skrūju vietā no depo nevajadzēja būt rūdītajām skrūvēm. Jo tām, kas tur pa perimetru iet, tur mums nevajadzētu būt tādām spīdīgām cinkotajām skrūvēm. Nu, viņas jau normāli. Tēmīs. Es viņu varēju ieskrūvēt, varēju. Normāli. Viņš tur stāvs daži ir normāls. Ko piepisies? Ja tas mums parastās 8,8 vai ne cinkotās? Jā. Jā. No, ko? Normāls tev? Nu labi, ja mums aizlidos sajūgs pa gaisu, mēs zinām, mums jāmaina parāds. Kurā gadījumā? Mums ir kurā gadā jāmaina svarīgais, jā. Mēs liekam viņu arī visu. Tā kārbu nesapīs. Nu, Tagad vanu nesalauž vai ko tādu. Tagad ir tā, ka jāpiepacēt bišķi jādaļa, pucīts nost. Jā, atļauj viņam šitai te nolikt dēlīt. Viņš vairāk neaiziet. Un tad mēs varam likt sānis kārbu virsū. Tad mēs viņu piespiežam šeit, pievelkam un redzēšanā. Vajag uzreiz... Vat tik vienkārši. Pirms piepaceļ augšā vajag ielikt kulisēšu to. Nē, tur nav grūti. Pēc tam ir bišķi. Vispār nav grūti. Kas tur grūti? Viņš ir nost. Kas tur grūti? Jā, viņš ir nost uz aizmugurē. Nu jā? Vai taisnība ir? Kad man kāds You klausīsies. right. Nē, es saku, vēl labi, ka tu esi mehāniķis. Man tas arī... Jā, visu varam nogāzt uz tevi. Gan labā, gan sliktā. Jā, ķipa. Skrūvē mašīnu! Jā. Kurš tev atļauj šitā darīt? Tik momentā! Viņš ieskrūvēja tās vēl depās. Nē, kas atnes, ko uz manas rokas es. Viņš palaidīs lejā. Jā, man tieši jau bija viegli. Nē, es vienkārši uz pirmdoņiem stālu augšos skrūvus. Tagad ir jau kaut kas priekš manis. Nu, kā viņš tur mums ir? Palaid vaļā bišķi. Skūpus no paktas, vēl. Šo, paldies. Nāmēji. Tā, palīdz. Piepceļam pagriezam. Pavēls to kulis uz aizmuguru sev. Pavēls to kulu uz aizmuguru. Tā mums vajag pacelt uz augšu. Man vajag slīt pagriezt viņu vairāk. Nē, mierīgi uz augšu. Nē, vajag viņš pēc krūkām neiet. Stiklinā vietā. Viņu vajag pagriezt. Šitā. Viņu vajag priekštāk ar visu augšu, tā? Op, stop. Tā. Principā viņam vajadzētu sākt jau makāties virsū. Un viņu vajag pa centru nolikt. Ieliec robā un pagriez muku. Viņš pat nav klāt, viņš pat šī stāv. Šitā. Nevajag arī nākšu no aizmuguras. Nē, vajag piepacelt augšā. Šito. Ar cīmu saspied. Pagroza. O,
kaut ko slicēt. Nē, aizmirst. Nu. Ņem mārā. Sajūg disks arī nav īstais. Jā, aizmirst. Ņem mārā kāpu, ņem mārā. Šito kontentu varēs nelikt nekur. Ne, tieši liksim, ka mēs esam tieši šitas jau viss arī aizies, ne jau tas, ka aizies smuku mašīnu. Visiem jau patīk, ka citi mocās. Kas tur viss slikti? Vajag citu sajūgdīs. Mums bijis. Un tad mēs zinām, ka mums vajag citu sajūgdisku, citu atspiedēju. Izspiedēja gultni, jā. Bet redz, nav vienīgā problēma. Kāpēc Nu, jā. viņam pēc tam kārbu tāpat būs no... Jaunu cilindrīti vajag. Vajag jaunu cilindrīti, diez kāpēc. Kurā gadījumā Bet līkums bija. atstājam tikai sparīgo virsmu. Jā. Kaut kādā dienā paņemšu necimpotās skrūvas priekš sajūgu kuriem. Liksim parastu oriģinālo sajūgdisku no trīnīša. Nu jā, tādu tas derēs šim. Labi, varam kārdu. Franču piedzīvojums tāds, jā, ka ķipa mums viss ir, bet mums tā kā nav. Jā, mums viss ir, bet nav. Ne, viss ir, bet nedara. Nē, ja kurā gadā mēs vienkārši jau citu kārbu. Paņem šito sajūgu disku, kurš ir labs, aizbraukt uz garažu, uzlikt virsmu uz asu. Pastīties, vai ir kāda asus, ko Jā, jau uz tās dara, liekam, to un braucam. Baigies, baby. Baigi maz asīt. Es pasīšos, ja pēc kodu varu saprast, kas tas ir. Viņš mums viss ir īstais kārbu, tikai nav īstā. Tāpēc saku, Nē, kārba tieši ir īstā, vienkārši mums nav īstais sajūgdisks. priekš šīs kārbu. Jā. Bet priekš šī motora viņš ir kā kas. Nostāda normāli, jo viņa ir šitā. Labi, jau. Šitā jātur viņš mums ir. Jo motors pēc tas arī šitā tā. Tieši šitā divas vietas, viņām jābūt šās rīpas, ja tur būtu. Davai, kā jāņems tā augšā, bet nu, var man mēģināt iestāstīt lupasīt. Davai, liec augšā. Tā, kad tu pieskrūvēsi, tad tu man paskatīsies. Kā motors šķības, tas kā motors šķības stāv, tas stāv. Motors nevar stāvēt pa labu vai pa kreisi vairāk. Tu esi pa dušu. Labi, davai, pieskrūvēsi, un tad tu man teiksi, kā tev kārba šķības stāv. Man nesaprot, par ko es runāju. Jā, nav jau mehānisms, viņš man nešķir. Pareizi, es esmu... Teorētiski. Ačkāriks. Ačkāriks vēl. Jā. Bet viņš ir uzvilcis brilles, viņš domā, ka viņš ir gudrāks pa visiem uzreiz. Bet tas to disīt kā izklausās, ka tā ir sāk palikt. Jā, jo tā viņam tā liekas, Tā ka domā arī bez brillēm. taisnība nevar nepiekrist. Nu, Ivariņ, parādi, kā tev kārba šķības stāv. Nu, pasties pēc skrūtas ormēm. No. Ko nu? Pa labi pagriezi. Nu, griez. Nu, kā stūdiņš jāuzliek otrādāk, kur tu esi uzlicis ne tā. Tur uzliek kārba stilbām otrādā. Tāpēc šeit? Nē, viņi nevar tā nemaz uzlikt. Jo nevaram fiziski uzlikt tā. Labi. Mēģināsim. Pēc Armanda. Es tikai cepuru nolūkšu, jo Armanda būs taisnība. Tikai cepuru. Paldies Dievam. Labi, nevalsts biks nozieja, bogu. Man jau tavu kārbu vēl vairāk uz turiem vai... Labi, pagaidām pabraucam. Nē, nu kā, tu esi šor, ka tas ir no kompota tiltiņš? Viņš jau dzer taču. Varētu viņam mierīgi derēt. Sākumā tad noņemot pīdurā, uzskūvēsim tikai kārbu. Tad tās ir domāt. To redzēt. Ivaram taisnība. Jā? Jā. Ko jau viņam jau otro reizi šodien. Tāpēc viņš ir mehāniķis. Jā, nu arī, jā. Sākumā jau vajag taču uzbirst. Tā ir pats vārkam. Doku? Jā, nu pastūšies. Pagrēnē. Nu. Mums abās samērās tās čaulas ir. Mums viena čaula gan kārbā, gan... Mums no kārbas vajag izņemt ārā čaula. Jā, ņēma no kārbu. Bet tā jau vīzība. Armāds jau 100 reizes. Šitais man reāli... Deja vu. Uz reāli, kad 4 reizes ņēma nost, es lieku virsū un nevar uzlikt, nesaprotu, kāpēc nevar uzlikt. Deja vu. Tas nav deja vu tie flaši. Deja vu ir tāds, ka tu nesaproti, kā tagad jūties. Es jūties, es taču nejūtos labi par šo.
Propa flashback. Kur šeit viena čauliņa centrējušā, otra. Jā. Nu, saka, ka vēl viena šeit ir iekšā, nezinu kāpēc. Nu, nezinu kāpēc, bet viņai tur jābūt. Kas centrējošās? Neku čauliņas, kas nocentrē Paspīdieni tur, jo man izstāsta, ka bišķiņi dabūjas iekšā stāja. Nē, otra. Kas otru? Čauliņa. Sūdzies ir tā. Absolūti nekas nenotiek. Vienā brīdī aizvien. Kāds mājās? Un cik šāds sūdi mums jāsklapē ārā? Viens. Tieši šitais. Jā. Ja viņu varētu dabūt normāli ārā. Pa lielam var izfrēzēt. Viss, bet mēs izvēlamies citu ceļu. Tu izvēlies citu ceļu. Jā, tad neizklausās baigā diskusija. Paņem vienkārši fleksi. Šito posmu vienkārši izgriez ārā. Viņš bija nevajadzīgi. Onkulis un Kārli, un mēģināsim cerēt to, ka sajies viss šis. 5. reize vajag. Entā. Šitā jau nav 5. Šitā ir kaut tikai 3. Tikai. 3 times the charm! Šitais jau nav 3 time. Šis, man liekas, ir 3. reize. Nav taisa. Šito pusi glēm. Varbūt daudz. Šitā. Ir. Kontakts. Ķipa ir. Pagad bēk, lai viņi tā vaļā. Ko neatliek? Es nezinu, kas tur notika. Kā tur? Nu, tu esi mehāniķis. Jā, kāds nezinu. Dod man otru pēc garo. Viņa šitā. Jā. Exactly. Tikai vajag uzspiest varētu to kārtu priekšā. Ir tālāk pievilksīt. Motors ir, kāja ir, sajūgs nav. Nekvienu caurumu. Ir. Kontakt. Pasties, cik viegli ir likt kārbu, kad motors ir ielikts. Jā, elementāri. Paņemam 4 metri pagarinātāji. Jā. Easy. Taisnība ir tas, kas man liekas pareizs. Ivariņš varētu būt diktators. Jā, čīsti, jā. Mazais čanuns. Čenuns gan jau ka arī nav nekāds garais. Sveic ir tas, kas man liekas. Jā. Tas, kas man liekas ērts. Tur vispār vītni ir? Vai tur jau kāds ir kaut ko taisījis, būvējis? Nē, nu iet tāds būvēšā. Jā, bet viņi neko tālāk vairs neaiziet. Jā, redzi? Nopietni. Jā, man nost. Taču ir izrupcēts. Tad mēs tur otrā pusē dabūsim citu skrūvi. Nē, nu vienkārši garo kaut kādu parastu. Un uzgriezis. Depo skrūvu. Depo skrūvu, turpinam trendu. Klāt, un dažas vietas ne. Tā kā nav pretī. Jā, dažas vietas ir precīzi, dažas nav. Taču tā kā arī vispār nevar štam blokam. Viņa der kaut kādas skrūvas ir. Nē, nu kā šitā pas. Nē, Šitas veci. vispār jābūt skrūvēti arī nekur šeit. Nekur, redzi? Šeit jābūt skrūvēti. Šitā pusē pat no caurums priekš tā. Nē, nu tos jau var izurbt. Tas ir normāli. Un mani par kolhoznieku sauc. Kolhoznieki pret kārbu zvanā, ja izurbt skrūvas, lai tu var pieskrūvēt pie bloka. Viņam nav plaktas tur. Bet jebkurā garāžā tā kā nav ķipa der, bet neder virsū. Es uztaisīšu pāris sērijas, un tad es likšu balsot, kurš ir lielāks kolhoznieks. Jā, bet braucēji ne par tā Armandu neko nevar pateikt, viņš tiesnesis. Andrijs jau arī tāds mierīgs ap to Armandu ir. Vai jau pa lielam jūs mani te gribat iegāzt? Šo skrūvu vienkārši izlikt tur cauri, vismaz, lai pa diagonāli turās tagad kopā.
To, kur Kur nedarēja? nebija, jā, kur nebija vītnes. Tur var citu garāks. Nu, garāk, jā. Garāk, depo skrūvu vajag. Parasti. Un uzlies. Ņem. Kurš šo nedara? Nē, tikai depo. Nē. Kurš nav skrūvētāji? Nu, nē, kuršos tu nejauši arī kaut ko labu var nopirkt. Depo ir garantija. Kurā gadījumā šitā kārba nav go? Viss ir go, ja labi pacenšās. Jā, šitais tiltiņš ir no. Tā diezgan daudz mums ir no ap to visu kārbas lietu. Kurā gadījumā, jā, te ir feature vajadzīga. Tit kārba. Mums tāds dafigā, tāpēc labākais Tagad šitā kārba ir jāatzīmē. Bet es saku, tur ir jāpēt, kas tā ir pa kārbu. Un tur, protams, jāizpēt ir visas kārbas, ne tikai šitā, bet visas. Liekas, tā dīzeļa kārba. Jo mums jau vajadzētu īstenībā tieši pakārtot infrastruktūru. Pie tā, kas mums ir. Nē, labai kārbai. Nu, viens, tas, kas mums ir, tas ir jautājums, bet mums vajag censties pakārtot vispārējo labai kārbai. Nu jā, bet mēs zinām, kas ir laba kārba. Visas kārbas ir labas priekš šitās jaudas. Es savam bērnam getrakus mainīju. Tu slēgties nemāki. Kurā gadījumā? Es domāju, ka šitais tā kā braukt ar riteni, tas nekad aizmirstās. Skatāmies, ja ir kārba, kuru var salikt ar šito, kas mums jau ir, tad ir jēga likt un braukt, jā. Jo tad ir jāstāsta vai... Ja mums nav vispār kārbas, kur derēt par šitā. Tiltiņš dara un viss pārējais. Jo tiltiņi jau sūdz, tiltiņi ir uztaisīti. Kompaktam ir tāds pats tiltiņš, laikam, kā tricāri. Šeit relviņš, tas ir 46. Tricāriem, žurkām. Jā, man arī neliekās, ka šitais ir tricāri tiltiņš. Šeit ir 46 alumīnija. Tāpēc es saku, kārba der ar šito te, viņi nāca kopā ar šito visu kārbu, ar šito tiltu. Mēs to, ka šeit strīnieku dīzeļa kārbi 150 kW var būt. Vai 135, zinot tos jaudas, lielās dīzeļiem kārbas pārstāv visu liek virsū drifta aparātiem. Kā ļoti liela iespējama, ka šitais no 46. Mošs teitis tagad klausās un domā, jā, pacans, vai nu uzminēja, vai arī pilnīgi greizi visu pateica. Ja viņš skatīsies, būs jau labi. Domāju, ka tētis jau tajā brīdī, kad mēs likām kopā, jau teikt. Un pēc tam pāris minūtes, visam vitak, reku čaļi iedomājās, yes, vismaz. 4 reiz lika un tad tāds, jā. Sapratu. Tā kā, šodien vismaz ir tikai motors ieliks. Jā. Bet labi, mēs sapratām, kur mēs atduramies. Tur ir uzgrieznīši. Reku, teglā. Kurā gadījumā, veči, jā, mēs esam motoru ielikt. Un mēs ceram, ka nākamajā sērijā šī mašīna rūks un būs spējīgs spērt savus pirmos soļus patstāvīgi.